Iesāku pīpāt pēc skolas. Iestājos Liepājas pedagoģiskajā institūtā un matemātikas fakultātē. Un kā jau studentiem, katru nedēļas nogali ir tusiņi. Tā kā es pīpāju, es sēdēju stūrītī viens pats, visi skolotājs jaunās pīpāju, varēja cirvu pakārtajos domos. Es biju sportists, dzīvstons un dziedātājs, un man ģimenē neviens nepīpāja. Un tad man meitenes teica, kur tu sēdi tā kā baltais virgulis te stūrī. Nāc pie mums, kas te ir uzpīpās, man domāju, nekas nav. Un tā es iesāku, un tā es nopīpāju 25 gadus. Pīpāšanu man iemācīja sievietes, un pīpāšanu atmet sieviešu dēļ. Jo man sanāca ar savu bijušo sievieti, ar ko es dzīvoju, tāds ģimenes skandāls. Tā dzīve mums tur nevedās, un tad es nospriedu. Es negribu vairāk dzīvot tādu dzīvi, un es negribu arī smēķēt. Pateicu viņai visu. Viss smēķēšanai. No rīta pieceļos, un it kā es vispār nebūtu smēķējis. Vēl stāvēja bloks ar cigaretēm. Veselu gadu es viņu vadāju, man draugi izpīpāja. Viņi te prasa, jāgat, jo nav kaut kas atpalicis. Es teicu, tur pateicu, kā paskaties. Mājas tīrā. Tavs makti rīt un neķerās, viena uzsmēķē otru no tā. Rādīgi paņem atkal vai gribās un vēl vairāk, un es tagad iedomājos, ja tagad bija pārklāts, kāda nauda aiziet. Tā es arī to smēķēšu. Un sievieti?